Re! Viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē Rīgā no piektdienas līdz pat svētdienai plaši pilsētas svētki. Un šogad Rīgas svētkus caurvīja kino tēma. Man blakus šorīt Kaspars Bērziņš, viņš Rīgas svētku pasākuma kino ceļojums organizators. Labrīt, Kaspar! Labu rītu! Kāpēc tieši kino tēma? Šogad aprit 120 gadi kopš tās reizes, kad pirmo reizi Rīgā tika rādīts, kā to tolāk sauca, kustīgās bildes. Tātad pirmais kino seanss Rīgā. Un par godu šim te lielajam notikumam, sākot jau no piektdienas līdz pat svētdienas pēcpusdienai, visa Rīga svinēs Rīgas svētkus kino noskaņā. Daudz viet. Tātad būs daudz kino filmas, arī multfilmas? Jā, tieši tā. Kopā tas notiek tā, ka sākot jau no piektdienas vakara šeit Vērmanas estrādē atklāsim Rīgas svētkus ar atklāšanas koncertu, kur organizē orķestrs Rīga. Spēlēs grupa Jumpro, būs Rīgas sargu tēmas, būs pasaules kino melodijas, latviešu kino melodijas. Un tālāk jau sestdien, svētdien visus laipni aicinām apmeklēt Rīgas svētku pasākumus gan Krastmalā, gan Vecrīgā, gan Ziemeļblāzmā pilsētas apkaimēs. Gan, protams, gaidām visus šeit Vērmanas dārzā, īpaši ģimenes ar mazajiem ķipariem, kur būs bērniem ļoti daudz ko darīt. Tieši, lai iepazītu kino, kā tas ir. Kas būs bērniem tāds interesantākais? Es palasīju programmu, būs AHA centrs. Kas vēl? Jā, mēs ļoti gaidām AHA zinātnes centru no Igaunijas, kas mums atklās kino trikus dažādus, kā top kino specifekti. Šeit uz Vērmanas estrādes skatuves 2 dienu garumā programma ar kino muziku pārsvarā. Mēs izceļosimies gan pa Franciju, gan Ameriku, gan pabūsim Meksikā, apstīsimies, kāds ir Latgales motīvi latviešu kino. Rīta pusē daudz lūdziņas izrādes, koncerti bērniem. Īpaši interesanti varētu būt sestdienas vakarā, kad šeit Vērmanas dārzā gluži kā vēsturiski pirms 100 gadiem mēs nolaidīsim lielo ekrānu un būs brīvdabas kino. Ansambls Brokasts 4. spēlēs ļoti labas pazīstamas latviešu kinofilmu melodijas, un mēs radīsim tos ikoniskākos kadrus no šīm filmām fonā. Ja? Savukārt svētdien arī dzem pilnvērtīga programma un noslēgumā Latvijas bruņoto spēku orķestra koncerts kopā ar Ralfu Eilandu un čelistu Valteru Pūci, un tā būs James Bonda filmu muzika. Tā kā ļoti daudz dažādu notikumu šeit. Jā, ļoti plaša programma. No cikiem līdz cikiem tad Vērmanas dārzs šajā nedēļas nogalē būs apmeklētājiem pieejams? Sestdien visus gaidām jau no 12. dienā līdz pat 23. vakarā. Rīta pusē īpaši gaidām ģimenes ar bērniem. Vakarā savukārt arī dzem vecmāmiņām, vectētiņiem būs ko paskatīties. Elvis Preslī filmu muzika šeit būs un Francijas filmu muzika un tam līdzīgi. Savukārt svētdien no 12. līdz 18.